Marks Džanovskis, es nodarbojos ar BMX ekstremālu sporta veidu. Tas man palīdz iepazīt jaunus cilvēkus un vienkārši nodarboties ar sportu. Mēs te esam apmēram 20–25 cilvēki. Jā, mēs te katru dienu braukājam. Un tā kā sanāk, ka pa ziemu mums nav kur braukāt, vai nu mums jābrauc uz Rīgu, bet tas sanāk, ka ļoti tālu. Tā, ja mums būtu kaut kur te Jūrmalā iekštelpa skateparks, tas mums aizņems mazāk laika kaut kur tikt. Vislabākais sportveids priekš manis, tas vienīgais, kas man patīk no sportiem. Jā, es nodarbojos pēc 7 gadi. Katru dienu, kā nav lietas, tad sēžu mājās. Es braucu uz Rīgu brīvdienās uz Monster parku. Sanāk vienreiz nedēļā tikai ziemā aizbraukt. Ja tas diezgan dārgi sanāk, pa parku jāmaksā un pa ceļu. Un jauniešiem nav kur braukāt, un ziemā sanāk, ka visi aizmirst kā braukāt, un daudz jauniešu pamet braukāšanu. Sākumā tas ir asas izjūtas un adrenalīna pieplūdums, bet ar laiku rodas jauni draugi, paziņas, un tas vienkārši kļūst par dzīves sastāvdaļu. Kad kaut kas tev dzīves sastāvdaļa, tā tik viegli netiec vaļā. Lai tādiem kā mēs, kas brauc ar Rīksu, ar dēli, ar inlainiem, ar to pašu skūteri, lai mums būtu kur braukt un būtu kur attīstīt savus talantus un iemaņas. Vairāk parki labāk, vairāk vieta, kur izpausties. Manuprāt, labāk iekštelpas skateparks, jo Latvijā mums ir klimats tāds, kāds ir, un tā reāli braucami mēneši kādi 3. Paliek vēl 9 tukšie mēneši, kuros tā kā īsti nav iespējams pabraukt, jo ārā ir sniegs, ja blīst lietus, ja ir vējš, ja ir pārāk augsts. Un tas būtu ļoti laba alternatīva, ja būtu iekštelpas skateparks. Es domāju, ja Jūrmalā būtu iekštelpas skateparks, tad sāktu parādīties braucēji un arī parādītos tās sacensības. Būtu kur braukāt. Obligāti. Vienalga, kur galvenais, lai Jūrmalā. Es uzskatu, ka parkam ir jābūt par kaut kādu minimālu vai simbolisku maksu, jo tas tā kā spētu sadalīt tos cilvēkus, kas brauc, no tiem, kas vienkārši atnāk pastāvēt uz rampām, tā kā tagad bērni sēž uz rampas un vienkārši apdraud sevi un apdraud mūs. Tas nevienam nepalīdz. Tāpēc es domāju, ka labāk kāds simbolisks maks tomēr parkam. Jūrmala iegūtu noteikti to, ka palielinātos, es ceru, ka palielinātos noteikti Jūrmalas visa scēna. Tāpēc, ka šobrīd Jūrmalā ir tāda mazliet atstumta pilsēta, tāpēc, ka Jūrmalā ir viens skateparks, uz kuru reti cilvēki brauc, bet ja būtu iekštelpa, tas noteikti vairot popularitāti, plus būtu iespēja veidot sacensības vairāk visu, un tas noteikti veicinātu arī izaugsmu visās jomās, gan Latvijā, gan Jūrmalā. Kādi mēs gribam